Sveiciens mazajiem pīrādziņiem un viņa vecākiem. Arī šis gads nav izņēmums. Sākas jauna sezona nometnēm, tāpēc es zinu jau, ka nepacietīgākie jau ir pieteikušies un nav sagaidījuši startu, bet tradicionāli katru gadu mans video ir tiem, kuriem interesē vasarā kaut ko saturīgu, savādāku, interesantāku pavadīt nometnēs. Un tā, pirmā nometne ir jūnijas, 25. līdz 30. jūnijas, kadetu nometne, Mazirbe, ļoti tuvu jūrai. Tiem, kuri nezin, kas tas tāds ir, skatieties mājaslapā, mēs ne tikai mācam, bet arī mocam. Čaļi, kuri ir tur, ir vai nu bijuši instruktori, vai nu paši ir caur dienestiem, caur nometnēm izgājuši. Un, tāds vajadzīgs, ragu aplausiens vajadzīgs, spiediens, fiziskā pārbaude, sevis izaicināšana, vai es to varu. Tādiem jauniešiem no 15 uz augšu. Ko jūlijas 21. līdz 27. jūlijas nometne Drošsirdis. Tiem, kuri saistībā ar drošību šogad mēģināsim atkal pieskarties interesantām tēmām, gan drošība uz ūdens, pamēģināsim kādu slīkstošu izglābt, kas nemaz nav tik viegli. Būs daudzas interesantas lietas, neatklāšu, būs interesanti, tāpēc Drošsirdis notiek uguņciemā, kā ierasts uguņciems, vieta zināma, viss zināms, tikai atkal satikšanās daļai ar iepriekšējā gada jau zināmiem biedriem. Tradicionāli pēdējā nometnes diena, sestdiena, ir vecāku diena. Pagājušajā gadā man likās fantastiski, vecāki atbrauca un gan tēti, gan mammas, tēti rādīja savu ozola tādu varenību, centību, gādību, un mammas tā mīļi mēģināja iesaistīties spēlēs un kopā ar bērniem radīt šo te ģimeniskuma, saliedētības un sajūtu. Un man likās, bija forši. Šogad darīsim tāpat, vēl interesantāk. Un augusts ir tāds citas frekvences, cita līmeņa noslēdzošā nometne, apzinātības nometne bērniem. Tie, kuri aizdomājas par elpošanu, par sajūtām, par saskaņu, par dabu, par dzeju, par zīmēšanu. Tā mazliet virs, pieskarsimies tur augšā zvaigznēm, mākonīšiem, apzināti. Ar ko atšķirās trakais no viedā. Abi viņi ir kuku, tikai viens ir apzināts un otrs ne. Tāpēc pamazām jau tai sabiedrībai jāpaliek apzinātākai, vai ne? Un, ja vecāki ir to sasnieguši, tad viņi saprot, par ko es runāju. Tiem, kuriem tas nav izdevies, tad vismaz ļaujam bērniem šai frekvencei pieskarties un lai jau viņiem tajā dzīvē sanāk harmonizēties un tā viegli slīdēt ar tādu deju soli, ar tādu dzīves izpratnes sajūtās un mierā, iekšējā mierā. Starta šāviens, atskan, nometnēm var sākt pieteikties, mājaslapās ir gan vietas, gan datumi. Apzinātības nometne arī būs Mazirbē, sekojiet līdzi, nesajaucat vietas, tāpēc priecāšos atkal ar pīrādziņiem un viņu vecākiem atkal tikties, izaicinošu, drošu un apzinātu vasaru. Tikamies!